Labdien! Šobrīd varam teikt, ka ar Covid-19 mācāmies sadzīvot jau vairākus gadus. Turklāt, pateicoties mums pieejamām informācijas tehnoloģijām, ir pieejams arī liels informācijas apjoms. Daļa no tā ir gan zinātniski pamatota, kā arī pieejamas virknes spekulācijas. Varētu teikt, ka katram šobrīd ir viedoklis gan par Covid-19, gan par vakcināciju, tās drošumu. Tomēr informācijas gūzmā ir arī daudzi mīti. Mēs šodien 6 jaunie zinātnieki no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, kas darbojas dažādās zinātniskajās grupās, runāsim par šo tematu. Ikdienā, papildus tam, ka mums rūp kvalitatīva zinātnes komunikācija ar sabiedrību, mēs darbojamies tādās jomās kā Covid-19 slimības patoģenēzes izpēte, SARS-CoV-2 vīrusa variantu monitorēšana, kā arī daži no mums veic pētījumus jaunu vakcīnu tehnoloģiju izstrādē, nākotnes vakcīnām, kā piemēram gripas vakcīnai, vai darbojas citos ar virusoloģiju saistītos pētījumos. Šodien esam apkopojuši virkni sabiedrībā populārus mītus par Covid-19 vakcināciju un vakcīnu tehnoloģijām. Sākuma daļā mēs adresēsim mītus vispārīgi par vakcīnām un arī salīdzināsim dažādas šīs pieejamās vakcīnu tehnoloģijas. Pēc neliela pārtraukuma 15:15 kolēģi turpinās ar stāstu par SARS-CoV-2 vīrusa evolūciju. Ja jums rodas jautājumi, skatoties mūsu sarunu, droši rakstiet Facebook komentāros. Šie jautājumi tiks apkopoti un mēs pēc sarunas sniegsim uz tiem atbildes. Kā arī pēc šodienas diskusijas, šodienas sarunas ieraksts būs pieejams visiem. Nu ko, tad sāksim. Jā, labdien visiem! Tad, gatavojoties šodienas pasākumam, mēs arī lūdzām pirmkārt cilvēkus iesūtīt savus jautājumus populārākos un arī ķemmējām dažādu ziņu portālu komentāru lapas, un tad adresēsim šodien tieši tos populārākos mītus, kas ir. Un, viens no tādiem interesantiem mītiem ir to, ka Covid-19 vakcīnas nemaz nav vakcīnas. Tam droši vien pamatā varētu būt vairāki tādi populāri uzskati, bet viens no tiem varētu būt tas, ka pirms Covid-19 pandēmijas dažas vakcīnu definīcijas iekļāva to, ka vakcīna sastāv tieši no inaktivēta vai novājināta vīrusa, bet tagad ir pieejamas arī citas vakcīnu tehnoloģijas, arī mRNS vakcīna, bet par tām pastāstīs man kolēģi vēlāk. Bet, būtībā Covid-19 vakcīnas tiešām atbilst vakcīnas galvenajam uzdevumam, vakcīnas definīcijai. Vakcīnas mērķis ir nodrošināt aizsardzību pret konkrētiem patogēniem, un tieši aizsardzību šo nodrošināt caur antivielu produkciju mūsu imūnšūnās. Un tad vispirms jāsaprot, kas tad ir tā antiviela. Tas ir ļoti svarīgi tieši aizsardzībā pret patogēniem. Un, ja mēs šeit redzam vīrusu, tad tieši SARS-CoV-2 vīrus ar S proteīnu saistās pie ACE2 receptora. Un tad mēs varam vienot, tas receptors ir uz šūnu virsmas, tad to nevar redzēt. Un antivielu mērķis ir saistīties ar šo S proteīnu un tādējādi nobloķēt ACE2 receptoru. Un to sauc par neutralizāciju ar antivielām. Un tas, ko vēl dara antivielas, ir tas, ka viņš saistās ar šo S proteīnu, protams, vairākās vietās. Un tās ir tāds procesa opsonizācija, un tas nodrošina arī citu imūnšūnu, kas veic fagocitozi, jeb to vīrusu uzņemšanu sevi. Tā kā iezīmēšana, un tad šīs fagocitējušās šūnas ar šo vīrusu labāk atpazīt sevi, uzņemt, un tad organismu drošā veidā vīrusu arī iznīcināt. Un tas, kas jāzina par antivielu, ka viņas ir ļoti specifiskas. Šeit ir reprezentēti dažādi šie antigēni. Jā, tas, ko es gribu piebilst, ka antivielas veidojās ne tikai par šiem virsmas procesiem dabīgas infekcijas laikā, bet arī par dažādiem citiem proteīniem. Bet mums interesē tieši vakcīnu sakarā šī neutralizācija ar antivielām, tāpēc ļoti svarīgi ir, ka viņas veidojās pret S proteīniem SARS-CoV-2 gadījumā. Un tā antivielas un antigēna tā reakcija jāuztver kā tāda atslēga un durvis, tāda savienība, jo konkrētā atslēga derēs tikai konkrētajām durvīm, un tad šis pats ir arī saistībā ar antivielām. Tad konkrētās antivielas derēs tikai konkrētiem patogēniem. Uzreiz piebildīšu, ka antivielu veidi ir dažādi. Ir arī antivielas, kurām ir mazāka specifikācija, un viņas varbūt var neutralizēt patogēnus uz kaut kādiem
piemēram, baktērijām, lipopolisaharīdiem var neutralizēt ļoti plašu baktēriju spektru, un tomēr SARS-CoV-2 vīrusu gadījumā ir ļoti svarīgi tas, ka ir tieši šī aizsardzība tieši pret specifisko patogēnu. Ja mēs runājam par vēl iemeslu, kāpēc ir pieņēmums, ka COVID-19 vakcīnas nav vakcīnas, tad tam pamatā varētu būt baumas un diskusijas par to, ka šīs vakcīnas varētu būt joprojām vēl eksperimentālas un nav pietiekami pārbaudītas. Tad šeit, mūsuprāt, ir vietā nedaudz īsi pastāstīt par to, kā tad notiek vispār medikamentu un tā skaitā vakcīnu izpēte, kādi ir galvenie soļi. Sāksim no sākuma. Pirmais ir priekšizpēte, kas notiek zinātniskās laboratorijās, un šis posms notiek gadiem, pat tad, ja vēl nav zināms potenciālais vīruss vai cits patogēns, pret kuru mums ir jācīnās. Un tieši šis posms ir tas, kurš apgāž mītu, ka šīs vakcīnas nav pietiekoši izpētītas, ka tehnoloģijas ir pavisam jaunas, jo šī priekšizpēte laboratorijā tām pašām mRNS tehnoloģijām un citām notiek vairākus gadu desmitus. Tālāk, tad, kad ir veikta šī priekšizpēte, ir atlasītas potenciālās tehnoloģijas, tās ir nepieciešams testēt, vai tās ir efektīvas un sasniedz vēlamo mērķi. Un tas tālāk notiek pirms kliniskajā izpētē. Visbiežāk to dara vai nu in vitro, kas nozīmētu mēģinītēs ar šūnu kultūrām, vai in vivo, jeb dzīvā organismā, un tas visbiežāk ir, piemēram, peļu modeļi. Šeit mēs skatāmies tātad, vai šajā gadījumā, ja mēs runājam par vakcīnām, vai šīs vakcīnas ir efektīvas, vai veidojas šī imūnā atbilde no saimnieka organisma, kā arī vai tās ir drošas, vai nav kaut kādi orgānu bojājumi. Un kas vēl ir svarīgi, šādos šūnu un dzīvnieku pētījumos ir iespējams īsā laika posmā izvērtēt arī ietekmi uz vairākām paudzēm. Tātad arī šis jau ir pētīts un šie dati ir ievākti, un tikai tad, ja mums ir pārliecība, ka šeit viss ir droši, mēs varam virzīties tālāk. Tad sākās kliniskā izpēte, kas tad norit cilvēkos. Pirmajā fāzē mēs iesaistām dažus desmitus cilvēku, kas ir brīvprātīgie, un šeit mērķis ir izvērtēt drošumu. Lai saprastu, ka tiešām deva, kas ir aprēķināta pēc eksperimentiem dzīvniekos, ir piemērota, ka tā nerada nekādas blaknes, ka tā ir droša, ka nav nevēlamas reakcijas, kas būtu tiešām dzīvībai bīstamas. Tad to dara mazā cilvēku grupā, pielāgo un izvērtē drošumu. Tad, kad mēs iegūstam datus, ka šīs vakcīnas ir drošas nelielā cilvēku grupā, mēs virzamies tālāk uz otro fāzi, kur mēs iesaistam jau dažus simtus cilvēku. Un šeit visbiežāk paralēli drošumam, kurš joprojām ir ļoti svarīgs un tiek izvērtēts, jau arī pielāgo, piemēram, devu un skatās, respektīvi, ko mēs varam redzēt nedaudz lielākā populācijā. Tālāk, tad, kad mums ir iegūti dati par otro fāzi, mēs virzamies uz trešo, kurā iesaistam parasti vairākus tūkstošus un pat 10 000 cilvēku, kāds arī bija COVID-19 vakcīnu izstrādē. Un šeit papildus drošumam, tātad, kurš iet tiešām cauri visām šīm fāzēm, mēs vērtējam arī efektivitāti. Tātad, vai tiešām šī vakcīna spēja pasargāt, un te ir vajadzīgs liels skaits ar datiem un cilvēkiem. Tad, kad šīs fāzes ir izietas, tad datus var nodot tālāk kontrolējošajām iestādēm, kā piemēram Eiropas zāļu aģentūrai vai Eiropas komisijai. Un tas, kas bija izņēmums un atšķirīgais no citām vakcīnām, ja mēs zinām, ka bieži vien medikamentu un vakcīnu izstrāde prasa tiešām 10 gadus, tad tas, kas bija šeit atšķirīgais, ka pirmkārt vairākas no šīm fāzēm tika uzsāktas paralēli, kā arī dati par drošumu, efektivitāti un citiem novērojumiem kontrolējošajām iestādēm tiešām tika doti jau paralēli šo klinisko fāžu norisei. Tātad visu laiku tika papildināti. Un šobrīd, tad, kad tika saņemta nepieciešamā informācija par drošumu un efektivitāti, tad kontrolējošās iestādes to visu ir izvērtējušas un reģistrējušas. Un jau ir notikuši šo vakcīnu ražošana, izplatīšana, un šobrīd noris drošības pētījumi. Vēl viens elements, kā bija iespējams nodrošināt tik ātru šo vakcīnu nonākšanu pie mums, ir tas, ka šie vakcīnu izstrādātāji uzņēmās risku un uzsāka ražošanu vēl pirms gala apstiprinājuma no kontrolējošajām iestādēm. Protams, ja šeit tiktu novērotas iepriekšējās fāzēs kādi riski, viss saražotais būtu jāiznīcina. Bet
tā kā vairākas vakcīnas saņēma šos apstiprinājumus, respektīvi bija iespējams ļoti ātri nodrošināt vakcīnu piegādi sabiedrībai. Un tas, kas norit šobrīd, tiešām ir vēl papildus drošība pētījumi, jo, protams, mums ir jāskatās ilgtermiņā, un tas nav nekas jauns. Tas ir visām vakcīnām. Pēc to apstiprināšanas joprojām pat gadu desmitiem tiek veikti šie drošības pētījumi, lai izvērtētu, jo mēs arī zinām, kaut vai tāpēc vien, ka pirmkārt mēs katrs kā cilvēks esam ļoti, ļoti individuāli. Mūsu reakcijas var būt unikālas, gan mēs zinām, tas notiek uz dažādiem medikamentiem, tieši tāpat uz vakcīnām, un tas viss ir ļoti svarīgi reģistrēt. Kā arī mainās mūsu dzīves vide, mūsu dzīves paradumi, un arī tas var ietekmēt bioloģiskos procesus mūsu organismā un dot mums kaut kādus jaunus datus par šo līdzekļu drošību. Bet, jebkurā gadījumā, tiešām, tātad, kā jūs dzirdējāt, visiem šiem posmiem drošības izvērtēšana ir viens no svarīgākajiem, un tā ir ņemta vērā. Un tikai tad, kad tiešām ir pārliecība gan ārstiem, gan zinātniekiem, gan kontrolējošām iestādēm, ka vakcīnas ir drošas un efektīvas, tikai tad ir iespējama šī reģistrācija un ražošana. Jā, tad nākamais tāds mīts, kas īstenībā tiešām ļoti populārs, tas, ka Covid-19 vakcīnas nemaz nav domātas, lai mūs pasargātu. Tās ir nedabiskas un bojā cilvēka imūnsistēmu. Jāsaka, ka Covid-19 vakcīnas tiešām ir domātas, lai mūs pasargātu. Un es gribu atgādināt vēlreiz to, ka es stāstīju iepriekš par tām antivielām, bet te arī parādīšu vienu no schēmām, ko cilvēki mācās apgūstot imunoloģiju, kas ir ļoti, ļoti bieza grāmata, un būtībā imunoloģija ir jāapgūst tiešām gadiem. Un tā ir cilvēku, protams, schēma, kas ir radīta, lai mēs labāk apgūtu imunoloģijas pamatprincipus. Protams, kad organismā un dabā tas nav tā, ka limfocīts domā, ka viņš pieder pie vienas sistēmas un cits šūna domā pie citas, un tomēr es paskaidrošu. Tad viens, kā mēs to mācāmies, ir tas, ka ir šī iedzimtā imūnsistēma, pie kā pieder epiteliālās barjeras, šīs fagocitējošās šūnas komplementa sistēma. Un otrs ir adaptīvā, jeb iegūtā imūnsistēma. Tāpat kā mēs cilvēki kaut kādas lietas apgūstam dzīvē ritot, tāpat arī šī adaptīvā imūnsistēma, iegūtā imūnsistēma, un tie ir tieši mūsu B un T limfocīti. Viņi arī laikam ejot mācās līdzi mums un mācās tieši nonākot saskarsmē ar patogēniem. Un tas, viena no tām lietām, ko viņi iemācās, nonākot saskarsmē ar patogēniem, ir to, kāds izskatās šī konkrētā patogēna antigēns un kā ražot viņam antivielas. Un, jā, tas notiek dabiskā procesā, cilvēkam nonākot saskarsmē ar šo patogēnu. Un tas, kas ir šeit ļoti svarīgi uzsvērt, ir tas, ka tā limfocītu atbilde aizņem tiešām ļoti, nevis ļoti daudz, bet vairākas dienas. Un ka mēs redzam, ka vispirms iedarbojās šīs iedzimtās imūnsistēmas mehānismi, iedarbojās uz patogēniem, tad antivielu ražošana aizņem pat 5, 6, 7 dienas. Protams, atkarībā arī no tā patogēna, jo tur iziet šī imūnsistēma iziet cauri ļoti daudz dažādiem svarīgiem soļiem, lai pārbaudītu arī imūnsistēmu katrā organismā, vai šī antiviela būs efektīva un vai tā arī būs droša un neuzbruks paša organisma šūnām. Tas arī ir ļoti svarīgi. Un tas, ko mēs panākam ar vakcīnām, ir tas, ka cilvēkam šīs antivielas ir jau pirms saskaršanās ar patogēnu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tad, kad nonākam kontaktā ar patogēnu, tad nav jāgaida šīs ļoti daudzās dienas, kamēr organisms šīs antivielas saražos, bet viņas jau tur būs un jau varēs veikt savas funkcijas ātrāk šo vīrusu neutralizējot un iznīcinot. Un tas, kas ir Covid-19 gadījumā, protams, jāsaprot par laimi šī infekcija kādiem 80% apmēram tā rupi reiķinot gadījumos ir viegla slimība vai asimptomātiska slimība, un tad pārējos 20%, tas ir kādos 15% apmēram arī tā ir vidēji smaga slimība, bet 5% tā ir pat smaga un kritiska slimība. Un, protams, kad vīrus nonāk alveolās, tad viņš tā ļoti uzreiz neko neizdara, un tomēr tas, kas ir mūsu pneimocītos, ja plaušu šūnās, ir šie ACE2 receptori, ir sevišķi otrā tipa pneimocītos, un vīrus viņas var arī inficēt šīs šūnas.
vīrusu šajās šūnās vairojās un arī šīs šūnas iznīcina. Un šajā vietā plaušās rodas, alveolās rodas iekaisuma reakcijas, un tas, kas attīstās ļoti nopietna komplikācija, ir pneimonija. Un šajās alveolas piepildās arī ar šķidrumu. Un šie iekaisuma procesi traucē arī skābekļa nodošanu no asinsvadiem. Un iekaisuma procesi arī veicina hiperkoagulāciju, kas ir īpaši bīstama. Un veicina arī asinsvadu oklūziju. Tas nozīmē, ka asinsvadi sašaurinās vai pat noslēdzās. Un, diemžēl, tad arī attīstās šīs kritiskie stāvokļi. Te es atkal salīdzinu veselas alveolas ar kritiski bojātām alveolām. Un te mēs jau redzam, ka te ir pieslēgušās ar imūnšūnas, kas ir migrējušas dēļ tiem signāliem, ko ir devuši šie inficētie pneimocīti uz plaušām. Un viņas vēl vairāk, diemžēl, COVID-19 gadījumā tā imūnsistēma ir tiešām tā kā hiperaktivitāte, var novērot šīs citokēnu vētras sindromas, kad ļoti daudz šie iekaisuma marķieri, un vēl vairāk alveolas piepildās ar šķidrumu, un vēl vairāk tiek traucēta skābekļa nodeve tālāk organismam, un attīstās arī hipoksija. Un tā jau manis pieminētie tie hiperkoagulācijas stāvokļi, diemžēl, Covid gadījumā neietekmē tikai plaušas, bet Covid gadījumā te ir apkopotas no vairākām publikācijām arī tās komplikācijas, ko mēs redzam Covid-19 gadījumā. Ļoti biežas ir kardiālas komplikācijas, ļoti bieži ir neiroloģiskas nieru komplikācijas. Un tas, ko mēs zinām Covid-19 gadījumā, ir tas, ka, diemžēl, protams, ir lielāka saistība tam, ka cilvēks smagāk pārslimo šo akūto stāvokli, akūto infekciju, jo lielāka iespēja arī, kad būs šīs daudzās komplikācijas. Un tomēr mēs redzam arī, ka cilvēki, kas ārstējās mājās, ārstējās ambulatori, arī viņiem parādās vairāk šīs komplikācijas. Un kas vēl ir jāuzsver, kad vairākas no šīm komplikācijām var ilgt arī, ir zināms, ka Covidam ir raksturīgs arī šis garais Covid, postakūtais Covid sindroms, un tas var saglabāties pat vairāk par mēnesi, vairāk par 4 nedēļām cilvēkiem, un arī cilvēkiem, kas ārstējās mājās. Mēs šeit nerunājam tikai, diemžēl, par tiem mazāku procentu iedzīvotājiem, kas arī ārstējās tikai slimnīcā. Nākamais mīts, kuru bieži nāks dzirdēt, arī personīgi esmu šo jautājumu bieži šo mītu dzirdējusi tieši jautājumu formā. Mīts tātad ir par to, ka nav jēgas vakcinēties, jo arī vakcinētie slimo. Šeit, protams, ir tā, ka mēs nenoliedzam, arī vakcinētie var saslimt, bet šeit ir vairāki bet, kas ir jāņem vērā, kāpēc tad ir svarīgi tomēr vakcinēties. Pirmais, es vēlētos atgādināt to, ka tiešām mēs šobrīd esam pandēmijā un šis gadījumu skaits ar cik daudz cilvēku saslimst ar Covid-19 ir ļoti, ļoti strauji augošs un turpina augt. Līdz ar to, protams, tā kā mums ir daļa populācijas vakcinēta un daļa nevakcinēta, mēs redzam gadījumus abās šajās populācijas daļās. Un kāpēc? Pirmām kārtām varētu teikt, ka tādēļ, ka mēs zinām, ka neviens medikaments īsti nav 100% efektīvs. Mēs esam katrs ļoti unikāls gan personībās, gan arī mūsu bioloģiskajās reakcijās. Un varbūt dažādi iemesli, kāpēc tad kādam vakcīna varbūt strādā efektīvāk, kādam mazāk efektīvi. Protams, vēl arī tas, ar cik lielu vīrusu daudzumu saskarē mēs esam nonākuši, kāda vispār ir mūsu imūnā sistēma tajā brīdī un daudz citu faktoru, kas tad ietekmē, kāpēc arī vakcinēti indivīdi tomēr mēdz inficēties ar Covid-19. Bet neatkarīgi no tā, kas ir svarīgi, vakcinācija samazina infekcijas risku, samazina smagas slimības gaitas, hospitalizācijas risku un arī nāves risku. Un, manuprāt, šeit nav nemaz jāmeklē tālu piemēru. Tepat Latvijā par pagājušo mēnesi, jau aizpagājušo mēnesi, tātad par jūlija datiem, kas tad notika ar Covid-19 pacientiem, mēs redzam, ka jā, arī vakcinētie ir saslimuši, bet šeit mēs redzam, ka šī atšķirības starp vakcinētiem un nevakcinētiem tiešām ir daudzkārtīga. Jā, arī vakcinētie retu reizi nonāk slimnīcā, bet šeit šī atšķirība ir vēl lielāka. Turklāt šeit, protams, būtu jāskatās, kādas ir blakus slimības šiem cilvēkiem, kuri tomēr nonāk slimnīcā.
un citi riska faktori. Un, kā mēs redzam, jūlijā mēnesī, diemžēl, no tiem cilvēkiem, kas diemžēl bija nomiruši no COVID-19 infekcijas, visi ir bijuši nevakcinēti. Protams, mēs arī zinām, ka ir gadījumi, ka daži vakcinēti indivīdi ir nomiruši, bet šeit visbiežāk arī tiek runāts par virkni dažādām blakus slimībām, kas tad tomēr ietekmē to, kā tad organisms spēj tikt galā ar šo slimību. Plus vēl, ko tiešām vēlētos uzsvērt, kā jau Laura jums stāstīja par to, ka atkarībā no tā, vai mēs esam vakcinēti vai nevakcinēti, arī mainās tas, cik ilgi mūsu organismam ir vajadzīgs, lai cīnītos ar šo vīrusu, kas nonācis mūsu organismā. Un tas arī ir ļoti svarīgi, jo, respektīvi, ja mēs nevakcinējamies, tad mūsu imūnai sistēmai nonākot saskarē ir vajadzīgas šīs 7–14 dienas, lai izstrādātu antivielas. Pa to laiku šis vīrus ir nonācis gan mūsu orgānos, dažādās šūnās, gan arī mums visticamāk ir parādījušies kaut kādi simptomi, mēs šķaudam, klapojam, tad šo vīrusu ļoti daudz izplatām apkārtējā vidē. Turpretī, ja cilvēks ir vakcinējies, pat tad, ja viņš tiešām inficējās ar šo vīrusu, imūnā atbilde veidojas dažu dienu laikā ar šīm antivielām. Respektīvi, cilvēks visbiežāk slimos ļoti īsi vai pat vispār nepamanīs simptomus, līdz ar to tātad viņš neklapo, piemēram. Šis daudzums, ko viņš izvada vidē, ir daudz mazāks, tad arī šis nodošana apkārtējiem ir mazāka. Bet, kā jau es teicu, atceramies to, ka mums šīs bioloģiskās reakcijas ir unikālas. Līdz ar to pastāv risks arī inficēties, bet vēl vienreiz tātad vakcinācija tiešām samazina infekcijas risku, un kas ir pats svarīgākais, samazina šo smago slimības risku, hospitalizācijas risku, kas tālāk jau asociējas ar šīm komplikācijām ilgtermiņā, par kurām jums stāstīja Laura, un noteikti samazina šo nāves risku. Tāpēc ir svarīgi vakcinēties neatkarīgi no šīs mazās iespējamības, ka tomēr var nonākt saskarē ar vīrusu un inficēties arī esot vakcinējies. Jā, un tad vēl viens tāds, šis varbūt mazāk ir mīts, bet tāda, varētu teikt, tāda taktika vai stratēģija, ko cilvēki piekopja, ir, ka vislabāk ir nogaidīt, kamēr par vakcīnām viss būs zināms, kamēr par COVID-19 viss būs zināms. Tā cilvēcīgi šo taktiku var saprast. Cilvēkiem ir tiesības pieņemt pašam savu lēmumu par to, vai viņš vakcinēsies vai nē. Bet šodien es argumentēšu par to, kāpēc tomēr tā nav labākā taktika, ko izvēlēties, lai gan tā ir arī saprotama. Patiesība tiešām ir tāda, ka ir augsts risks inficēties, kamēr tiek nogaidīts. Tas, ko mēs redzam šeit, tas ir pierādīts jau vairākās sistemātiskās zinātniskās analīzēs, zinātniskos pētījumos, ir tas, ka šim vīrusam tā maksimālā vīrusa slodze, kas būs uz tās igrakas, tiek sasniegta aptuveni 3–4 dienas pēc vīrusa nonākšanas organismā. Un tas, kas ir jāsaprot, ka cilvēks ir infikcijos jau vairākas dienas pirms simptomu parādīšanās. Tā kā mēs varam nogaidīt, tas ir ikviena cilvēka tiesības, bet jāsaprot, ka kamēr mēs gaidām, mēs paši nezinot, varam šo vīrusu saķert, mēs paši nezinot šo vīrusu varam arī nodot tālāk cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi šie riska faktori uz smagām slimībām. Un es to arī nevienam tiešām nenovēlu. Un nākamais mīts, kas man šķiet ir vissenākais mīts, ir tas, ka vakcīnas negatīvi ietekmē reproduktīvo veselību. Šis arī ir tāds populārs mīts, un tas ir, man liekas, jau kopš Dženners izgudroja vakcīnas, un pie katras jaunas vakcīnas parādās kaut kāda dezinformācija arī par to. Man prieks, ka cilvēki domā par savu reproduktīvo veselību, iesaku arī nesmēķēt, ja drīkst pie reizes. Bet pastāstīšu par to, ka vakcīnas pasargā no vīrusa negatīvās ietekmes uz reproduktīvo veselību, un mums nav nekāda pierādījuma šobrīd, ka vakcīnām ir kaut kāda negatīva ietekme uz reproduktīvo veselību. COVID-19 vakcīnu klīniskajos pētījumos tika iekļautas arī grūtnieces, tas ir atrasts, un arī šie pierādījumi, ka var būt kaut kāda negatīva ietekme uz grūtniecību vai uz augļu attīstību, netika atrasti. Jāpiemina, ka šobrīd jau aptuveni 200,000 grūtnieču Lielbritānijā un ASV ir saņēmuši vakcīnas bez nopietnām blaknēm. Un tas ir tikai Lielbritānijā un ASV. Globāli tās ir vairāk grūtnieces, jo grūtniecēm rekomendē vakcinēties pret COVID-19. Un to dara arī Latvijā rekomendē.
Un Covid-19 vakcīnām nav pierādīta ietekme uz jaundzimušo, ne tajā pirmsklīniskajā izpētē, ko Ilze jau minēja, ka tiešām šajos pētījumos standartā tiek pārbaudītas vairākas paaudzes. Kā zināms, tad žurkas un peles un grauzēji vairojās daudz ātrāk, un mēs varam paskatīties arī, vai nav kaut kādi neparedzēti daudz paudžu efekti, un tādi nav vispār pierādīti. Un, tad vēl arī tas, kas ir jāsaprot, ir, ka vakcīnai drīzāk tā tendence pasargāt grūtniecību no kaut kāda smaga stāvokļa iestāšanās, jo grūtniecis, kas nonāk, vismaz grūtniecība ir viens no riska faktoriem smagas Covid-19 slimības attīstībai. Grūtniecei organismā ir cits organisms, būtībā auglis, kas attīstās, un imūnsistēma tam arī pielāgojās, jo imūnsistēmas galvenais uzdevums un viena no tām tendencēm ir aizsargāties no citiem organismiem paša cilvēka organismā, bet grūtniecības laikā šie imūnsistēma arī pielāgojas šim jaunajam stāvoklim. Grūtniecēm ir risks īstenībā vispār saķert infekcijas. Tas nav attiecībā tikai uz šo vīrusu, bet arī uz bakteriālām infekcijām. Un arī uz parazītiem. Un būtībā grūtniece saķer SARS-CoV-2 vīrusu, viņai ir lielāks risks nokļūt intensīvajā aprūpē, lielāks risks uz priekšlaicīgām dzemdībām, uz ķēzargriezienu, un arī ir saņemti ziņojumi par pārtrauktu grūtniecību Covid-19 dēļ, diemžēl. Un es vēl gribu pieminēt, šeit es vairāk koncentrējos uz sieviešu reproduktīvo sistēmu. Tad par vīriešu reproduktīvo sistēmu mēs arī zinām, ka Covid-19 arī ietekmē spermas kvalitāti, un pēc pārslimot Covid-19 daļai vīriešu ir samazināta šī spermas kvalitāte. Un to ir jau parādījuši arī tiešām vairāki pētījumi. Paldies! Tas īstenībā viss šobrīd no manis un Ilzes.